Pirmā situācija, kā atnākot uz alām, mēs 15, 10 minūtes pagaidām, lai sāk strādāt suņi. Kādreiz var būt situācija tāda, ka suņi izdzen ārā. Gan jenots un gan āps, laps pat pa sejiem izmūk. Ka suņi ir iestrādājušies, tas nozīmē, ka suņi iedzenuši jau zvērs tupikā. Mēs meklējam vietu. Var izmantot visādas palīgi ierīces. Tā kā mūsu salas nav pārāk dziļas, mēs vienkārši klausoties atrodam to vietu, kurā vietā suņi apakšā. Dotā momentā tas ir šeit. Un tagad ir māksla pierakties sunim no aizmugures. Ja mēs uzlikšamies zvēram virsū, tad zvērs sunim uzbruks un vienkārši aizies prom. Dotā momentā jānokonstatē, kādā virzienā iet ala, lai mēs varam saprast, kā ir aktīvi. Kad tas ir nokonstatēts, tad mums ir jāraugās klāt sunim. Zemes atstāja tepat blakus, lai vieglāk pēc tam viņi savāk. Tas ir ciet. Šajā gadījumā jābūt obligāti ķērienam jābūt flintei. Lai gadījumā, ja viņš nāk, pagaidi. Izmantojam mēs maskavadeni. Anšos šmuku ar, lai mēs viņu varam notvērt. Tā ir panākšos tuvāk. Mums tā ir lielāk gaisa, ka viņu. Ja vajadzēja šķirīt kā. Otrs suns ņem mūs citu zvēru. Es varu teikt, ka mums viens zvērs ir nomirīts jau. Trīkšu vēl priekšā, jebkurā gadījumā. Mēs ļoti labi uzlikam mums virsū. Un tā paliek jau bīstā tūlīt. Tā paliek vien lielāk. Meklē, čut. Čut. Kaut nav mums beidzās. Domāju, labi šādi. Tad bija kādīgi noķert divi apši. Veiksmīgi, Jau kādam iekodīs šitā. Labi. Te var darbības. Viss. Edi. Laps. Viss. Fu. Viss vaļā. Fu. Vaļā. Laps. Meklē. Vai. Jāpties vēl. Meklē. Tur. Meklē. Aiziet. Atbraucam uzreiz jātīra vaļā, lai mēs redzam, kas tur notiek. Un aiziešu, mēs aiztaisam ciet.
Tāds izskats, ka šeit tupiks nav bijis nemaz. Jenot iekšā. Tas tā kā viņi rūtas skaidrs, ka tie jenot suņi tie. Viņš pagājis priekš, nozīmē, ka viņi nebija tupikā iedzīti. Liela gabals priekš suņi. Katrs suns savā vietā. Klausoties, mēs dzirdam, ka suns apakšā šeit reiz sitās galvu. Viņš rījot noteikti vienkārši priekšiet un galvu sitās pret augšējo augu sienu un dod tagad tāds buk signāls. Arī otrs suns iedins ir. Arī otrs iedins suns ienāk. Tupikā. Sāksim ar šito. Šitā zem. Alam. Kad mēs rokamies klāt, mēs esam dzirdēti. Mēs sunim nākam vien tuvāk. Tad ir arī višķi tāla jāpatīra malas zemes, lai viņas nesabiert iekšā halā. Neapgrūtināt mums to mirkli atračam. Tas ir uzsūrījis jenots. Ja jums ir meistarība, tad jūs varat, protams, šitā rokām ķert. Savādāk gadījumā rokām nevar ķert. Jo tāpat viņš ir dzīvnieks, viņš gatavs ir cīnīties par savu dzīvību un gatavs jebkurā momentā jums arī iekost. Uzsūrījis jenots. Labi, apjomē sunīgs. Darbojas. Suņi. Lora, neri. Nu, redziet, šīs ir veiksmīgas medības. Vienā salās mēs noķērām 5 sāpšus, loriņa. Un 2 jenotus suņus. Tā kā lietas mums bišķi tur sanāca tehniskas problēmas, bet šitādu rezultātu sasniegt var tikai tad, ja to salas tiek arī normāli apsaimniekots. Nozīmē, ka viss arī atraktie caurumi tiek ļoti solīdi aizrakti un nolīdzināti, ka nepaliek nekāds tur haoss tajās. Un tad var tās medības arī tik veiksmīgas notikt. Tad pirmkārt ir arī jāsagaida bišķi laiks, ka kaut kāds saliņš kāds bija vakar vai ne, kad arī jenots suņi otrā galā bija, vienā galā bija jāpši. 5, tas ir kā ļoti daudz, un otrā galā bija jenots suņi 2. Kādreiz, ka uz pirmo salu uztrāpa, varbūt, ka pat jenots suņi vairāk tajā vienā salā, jo viņi tad haotiski pat saskrien iekšā. Nu, tāds tas rezultāts dotā momentā, ja tas ir ļoti veiksmīgs rezultāts. Suņi ar tīri normāli nebija dikti saplēsti. Šunīši visi veseli un medības mēs turpināsim tālāk.